Sunto nesen izlaida jaunu produktu, Sunto Wing, kas ir austiņas. Jā, Sunto tagad ne tikai ražo pulksteņus, bet arī austiņas. Un šīs austiņas ir ļoti gudras, jo tās raida skaņu mūsu galvā caur vibrāciju, caur kaulu, un ausis mums ir brīvas, mēs dzirdam, kas notiek apkārt, un tas ir drošāk. Mēs varam skriet, iet, mēs dzirdam mašīnas, citus sportotājus, ja mēs sportojam, mēs varam braukt ar riteni pa pilsētu, mēs dzirdam, kas notiek, un tas ir daudz drošāk nekā aizbāzt ausis ciet. Un šīs austiņas es esmu lietojis jau kādu mēnesi, un 5 foršas lietas par šīm austiņām, kas man ļoti patika tās lietojot. Pirmkārt, skaņas kvalitāte, ja tu runā pa telefonu. Es varu tās likt uz galvas, runāt pa telefonu, es to daru šeit, kas esmu veikalā, es to darīju uz ielas, pats sportojot. Otrā galā mani dzird labi, un tas ir ļoti, ļoti forši, jo tā skaņas kvalitāte tiešām ļoti labi. Dažreiz, kad es esmu jautājis savam sarunbiedram, kā tu mani dzirdi, vai ir ok, cilvēki nesaprot, kāpēc es tā jautāju, jo dzird man tā, it kā es turētu telefonu pie auss. Un jā, skan ļoti labi. Otra foršā lieta, mums te ir LED gaismiņas, un ja mēs ejam sportot, sevišķi tagad, kad ārā ir diezgan tumšs, mēs esam mazliet vairāk redzami. Tas ir drošāk. Bet, ja mēs uzturamies, teiksim, birojā un izmantojam viņu Zoom sapulcēm, tad mēs varam arī atslēgt, lai mēs nemirgojam. Trešā foršā lieta ir dažādi iestatījumi pielāgojamība. Sunto aplikācijā, ja mēs varam savienot Sunto aplikāciju, šādi tādi settingi, gaismiņas, vēl šis tas mēs varam pielāgot, kā mums labāk tīk. Baterijas izturība pašām austiņām ir apmēram 10 stundas, bet mums vēl nāk līdz šāda maza uzlādes stacija, kur mēs austiņas ieliekam iekšā, un šī mazā uzlādes stacija arī lādēs ar USB-C vadu, tā kā oriģinālo lādēšanas vadu, kas nāk pašām austiņām, es vēl nekad neesmu izmantojis, tikai ielieku šajā kastītē, šad tad piemet pie kādu USB-C, un man nekad vēl viņas nav izlādējušās. Pieejams austiņas ir divās krāsās, pavisam melnas kā man, vai melnas ar sarkanām ausīm, tā kā var izvēlēties, kuras labāk tīk. Uzzin vairāk par šīm austiņām, skaties blogā, mums ir detalizētāks apskats, vai arī, protams, nāc ciemos pie mums CS iela 31 Baronas kvartālā, apskaties tās dzīvē.